Nu, ko tēma saucās 5 paudžu izaicinājums, un stāsts ir par to, ka šodien tādā aktīvajā darba vidē, darba tirgū, šodien ir 5 paudzes. Sākot no paudzes, ko sauc par tradicionāļiem, beidzot ar paudzi, ko sauc par paudzi Z. Protams, ka ir vēl viena jauna paudze mūsu pasaulē ienākusi, tā ir alfa paudze, un dažādos literatūras avotos paudzēm tiek piedāvāti dažādi vecumi. Alfa paudze ir no 2010. gada, bet darba tirgū viņas vēl nav. Tāpēc es pastāstīšu vairāk caur prizmu par cilvēkiem, ar kuriem mēs ikdienā biežāk satiekamies tādā darba vidē, kur paiet lielākā daļa mūsu laika. Bet jebkurā gadījumā tas nav tikai par darbu. Tas nav tikai par mums kā par līderiem, jo patiesībā šis attiecību jautājums nav sadalāms darbs un mājas vai kā savādāk, bet attiecības mums ir pamatā vienam ar otru, jeb ar cilvēkiem. Un man ļoti uzrunā viens kungs, viņu sauc par Sadguru, un viņš principā runā par ļoti daudzām interesantām tēmām, un viena no tām ir arī par attiecībām. Es nelasīšu to, kas ir slaidos, jūs varat palasīt, bet viņš salīdzina attiecības ar rūpēm par augiem. Un patiesībā es arī saskatu ļoti labi šo līdzību, jo augi ir ļoti daudz un dažādi. Ir ziedi, ir kaktusi, ir koki, ir krūmi. Un arī mani kolēģi manā kabinetā ir uznesuši, es viņu sauc par puķu podu, es gan nezinu īsti, kā to augu sauc, bet katrā ziņā man bija mērķis viņu uzturēt dzīvu, jo nevienmēr man tas ir sanācis ar iepriekšējiem augiem. Tad es sirsnīgi ik pa laikam aplaistīju. Pagāja dažas dienas, un uz manu puķu podu parādījās zīmīte, ka mani vajag laistīt reti, reizi 2 nedēļās. Tad, lūk, stāsts ir par to, ka jā, augi ir daudz un dažādi, bet katram augam ir sava pieeja. Un, lai mēs zinātu, kā par katru augu rūpēties, mums ir svarīgi apzināties, kādi šie augi ir, kādas ir viņa īpatnības un ko tad ar viņiem var darīt, lai viņu uzturētu. Un tāpat ir ar mūsu attiecībām. Mums dzīvē ir ļoti daudz un dažādas lomas, gan mūsu ģimenē, gan mūsu darba vidē, gan iespējams arī mūsu pašu hobijos, kāds ir futbolists, kāds ir mākslinieks, kāds ir dejotājs. Un katram mums no šīm attiecībām ir savas vajadzības, ko mēs vēlamies iegūt. Kāds vēlās mīlestību, kāds vēlās iegūt atzinību. Ir Maslow piramīda, kur runā par pamatvajadzībām, tā kā katras attiecības sniedz kaut kādu šo apmierinājumu vai attiecību piepildījumu. Bet tas, kas ir svarīgi, lai mēs justos piepildīt šajās attiecībās un lai mēs spētu uzturēt patiesas attiecības dzīves un, kā saka, ilgtspējīgas, pret tām vajag izturēties kā pret tādām, nevis no kurām mēs ejam tikai gūt. Proti, ja manā dzīvē kaut kas pietrūkst atbalsta, pietrūkst prieka sajūtu, tad es dodos attiecībās tikai tāpēc, ka es vēlos to iegūt. Ka tas ir īstermiņš. Tas ir īstermiņš, ja es visu laiku ņemu. Tas nozīmē, ka cilvēki, no kā es ņemu, droši vien bieži mainīsies, jo cilvēkam visu laiku dod, bet neko nesaņemt pretī, arī nepietiek enerģija. Un katrs no mums ir cilvēks, un katrs grib saņemt arī kaut ko pretī. Līdz ar to svarīgi, lai šīs attiecības, par kurām mēs runāsim, būtu tādas, kurās mēs vienlaicīgi gan dodam, gan ņemam. Jeb proti esam tik pašpietiekami, tik pilnvērtīgi paši priekš sevis, ka mēs spējam ar citiem dalīties savā priekā, savās emocijās, savos piedzīvojumos, pārdzīvojumos, bet vienlaicīgi arī dodam pretī enerģiju tādu pat, kā mēs saņemam. Vai iespējams tādu, kāda ir vajadzīga šim cilvēkam. Nu, lūk, attiecību prizma vai attiecības kā tāds ir īstais brīdis par tām domāt, jo laiks ir tāds, kurā mēs beidzot bišķiņi varam norimt un neskriet tik traki, kā mēs skrienam ikdienā. Svētku laiks ļauj tomēr nedaudz apstāties. Un tāpēc šī prezentācija vai šis stāsts būs caur manu pieredzi 2 grāmatās, kuras arī ir pieejamas LMT grāmatu klubā. Viena no tām būs Sticking Points, jeb plaisas latviskojot, un otra būs Management Mess, jeb no ķezām līdz panākumiem vadītāja lomā. Un ļoti maz piemēri,
jo grāmatas ir ļoti pilnasenīgas un ar ļoti daudz informāciju. Bet sākumā es noteikti jums došu ieskatu, kas tad ir šīs te paaudzes. Jo pirmkārt, kā jau mēs runājām, mums ir jāmāk atpazīt, kas tas par augu, ar ko man būs darīšana. Un otrkārt, tad došu pāris padomus, kas mani tieši šodien un šajā brīdī varbūt uzrunāja vairāk un lika man aizdomāties par attiecībām kā tādām. Nu, lūk, sākam ar grāmatu Plaisas. Ļoti interesanta grāmata, noteikti iesaku izlasīt. Ļoti daudz un dažādu griezumu, kā tiek apskatītas gan paaudzes, gan stāsti, kas ir veidojuši šīs te paaudzes, kāpēc tās ir tādas un kā ar viņām sadzīvot, un ne tikai sadzīvot, bet patiesībā kā šīs attiecības veidot ilgtspējīgas, uz patiesām vērtībām un uzticību balstītas. Tradicionālisti, paudze, kura mūsu šī brīža darba tirgu ir visilgāk, tie ir cilvēki, kuri ir dzimuši līdz 45. gadam, un tāds lozungs, kas raksturo viņus, ir šis te esi mierīgs un turpini dzīvot. Un kāpēc tā? Jo to ir ietekmējis tie dzīves notikumi, cauri kuriem viņi ir gājuši. Jo varbūt šobrīd, lasot un tā par to domājot, es arī esmu aizdomājies, es nezinu kā jūs, bet līdz šim es nebiju aizdomājies par to arī, kas īsti ir bijusi manu vecvecāku dzīves pieredze, kam viņi ir gājuši cauri, jo tie notikumi, kur arī šeit ir aprakstīti kā galvenie dzīves notikumi, kurā ir gan lielā depresija, gan vairāki kari, gan arī pirmās ierunātās filmas, kas droši vien rada smīnu, bet tajā laikā bija kaut kas unikāls, gluži tāpat kā Apple iPhone, ko izgudroja 2000. gados priekš mums. Arī specifiska nianse kā pārvietošanās no laukiem uz pilsētām. Un tad, kad es vienkārši izlasu nosaukums, man liekas, ok, es saprotu karu, es saprotu, cik tas ir bijis traki, cik tas ir bijis grūti un ka tur ir bijis lielas bailes un zaudējumi un tā tālāk, bet es domāju pārvietošanās no laukiem uz pilsētām. Un patiesībā, lasot šo grāmatu, saprotu, ka ir ļoti liela ietekme bijusi tam, kā paaudzes ir veidojušās. Un kāpēc tā? Ir tas, kas tad ir atspoguļots dzīves mācībās, kas ir šai paaudzēm. Pirmkārt, caur šiem te kariem, caur šo te lielo depresiju, kad cilvēkiem īsti nebija ko ēst un liels skaits cilvēku mira no bada, cilvēki iemācījās novērtēt to, kas viņiem ir. Gan tajā mantiskajā ziņā, ka viņiem ir ko paēst, ka viņiem ir kur iespējams dzīvot, bet arī attiecību ziņā, ka viņiem ir cilvēki blakus, vienalga vai tā ir ģimene vai tas ir nezināms cilvēks, bet kas ir atbalsts tajā kara laikā un grūtajā laikā. Otrkārt, cilvēki iemācījās ziedoties un būt pacietīgi. Viņi saprata, ka, lai viņi izdzīvot, viņiem ir jāziedo iespējams savus intereses sev blakus esošo cilvēku labā un jānodrošina, ka viņi kopā tiek pāri un cauri šīm te grūtībām. Un otrkārt, viņi iemācījās būt pacietīgi. Tu nevarēji dabūt visu tagad un tūlīt, kā tas būs stāstā par mūsdienu paudzēm, ka es gribu tagad un tūlīt, es negribu melnu, es gribu pelēku, un es negribu tādu, es gribu šitādu, un viss ir pieejams. Un trešais stāsts ir stāsts par šo pārvietošanos no laukiem uz pilsētām, proti šī paudze bija rūdīta laukos, kur tas nozīmē, ka tu iemācies ļoti stingru darba ētiku. Tev nav varianta no rīta dziet gailas nepiecelties, jo, ja tu nepiecelsies un tu neaizies, neizslauksi govi, nepaņemsi olas vai neizdarīsi citus darbus, kas nodrošina tev pārtiku, principā tu paliksi neēdis. Tātad opcija izslēgt modinātājiem snūs pogu un bišķiņu pagulēt neeksistē. Un tas radīja šo te spēcīgu darba ētiku. Nu, lūk, otrā paudze, kas nāk aiz tradicionālistiem, angļu valodā tā saucās baby boomers, bet latviskojot ir dzimstības uzplaukuma paudze, kurā kā galveno lozungu varētu raksturot dari pats savu lietu. Dzimuši, kā jūs redzat, 46. līdz 64. gads. Turklāt jāpiebilst arī, ka gadi stingri nenodala paaudzes, bet ir cilvēki, kuri, varētu teikt, ir starp paudžu cilvēki. Un tāpēc šis nav mēģinājums ielikt mūs visus rāmītī. Šis ir mēģinājums izvilkt vidējo aritmētisko, lai raksturotu paaudzes, bet katrs no mums, protams, ka ir savādāks. Tad, lūk, baby boomers bija paudze, pēckara paudze, kur ļoti strauji auga šis dzimstības rādītājs pēc otrā pasaules kara. Bija novērojami būtisks ekonomiskais uzplaukums,
kad atjaunojās viss pēc kara, teiksim tā, iznīcinātais un likvidētais. Tas sasaucās ar to, ka pirms tam bija notikuši šī pārēja no laukiem uz pilsētām, jo dodoties karā, tradicionālistiem viņu sievas veidoja kopienas, veidoja pilsētu vides, pārcēlās tuvāk pilsētai, urbānajām teritorijām un atgriežoties atpakaļ, ģimenes palika tur, viņas vairs nedavās tik daudz atpakaļ uz laukiem. Līdz ar to šis ekonomiskais uzplaukums. Bet tāpat laikā veidojās arī paudžu plaisa, jo šī baby boomers paudze nespēja pieņemt tās vērtības, kādas ir bijušas tradicionālistiem. Viņi veidoja savas vērtības, viņiem veidojās savu pieņēmumu, savu pieredzi pilsētu vidē, kurā dominēja daudz vairāk negatīvo lietu, nekā tās ir bijušas lauku vidē. Un viņiem veidojās pavisam citi priekšstati par dzīvi, kas atšķīrās no iepriekšējās paudzes. Tas, kas raksturoja šīs dzīves mācības, bija liela konkurence, tāpēc arī mūsdienu biznesa vidē no šīs baby boomer paudzes ir ļoti spēcīgi vadītāji, ir tādi vadītāji, kuri joprojām ir liela uzņēmuma vadītāji un nedomā iet pensijā. Viņi ļoti jaudīgi joprojām turpina darboties. Protams, ir arī negatīvā puse šim stāstam, ka nākamās paudzes ir iedēvējuši tādu nievājošu teicienu kā ok, boomer, jo pieņemts ir tā, ka boomeriem vai šim dzimstības uzplaukuma paudzei vienmēr ir taisnība. Tad tas bija kā tāds protests, ka ok, boomer, tev vienmēr ir taisnība, bet tā patiesībā nav. Otra lieta, kas bija dzīves mācība viņiem, ka vecāki viņiem iemācīja, ka tu esi svarīgs. Tad viņi saprata, ka jā, es esmu svarīgs, ka bērni ir svarīgi. Pašapliecināties, pretstatā ziedoties bija viņa galvenais mērķis. Viņiem bija liela konkurence darba tirgu, jo attiecīgi bija dzimuši ļoti daudz bērni. Un tad pirmajā šīs paudzes posmā viņiem bija jāspēj pašapliecināties, pierādīt sevi, izsisties, pierādīt tradicionālistiem, kuri bija pieraduši pie hierarhiskām sistēmām kara darbības laikā, ka ir jācīnās par savu vietu zem saules. Un īpaši nevis augstprātīgs ir tādā kontekstā, ka pārējās paudzes, kas nāk pēc viņiem, uzskata viņus par augstprātīgiem, bet viņi patiesībā sevi uzskata par īpašiem, par to, ka viņi ir kaut kas vairāk nekā tukša vieta, kā tas bija iestāstīts kara laikā iepriekšējai paudzei. Trešā paudze pēc tam ir paudze X, kurā raksturojās ar teicienu kļūst reāls. Mēs dēvēt šo paudzi arī par zudušo paudzi. Bet ne tāpēc, ka viņi nebūtu inteliģenti vai kā, bet tāpēc, ka viņi nāk pēc baby boomeriem, kur bija ļoti liels skaits, kur arī mainoties šai pasaulē, kad beidzās kari, attīstījās medicīna, attīstījās sociālā nozara, kas nozīmē, ka dzīves ilgums pagarinājās. Šai paudzei bija grūti jau konkurēt par vietu zem saules, it sevišķi darba tirgu, kura baby boomeri joprojām dominēja. Līdz ar to viņiem bija jākļūst reāliem un jāpieņem to, ka dzīve nav tik vienkārša un nav tik skaista un ka nav tik viegli izsisties. Turklāt apkārtējās pasaules notikumi galvenie, kur jūs redzat, pieauga inflācija, parādījās tādas tēmas aktuālākas kā AIDS, parādījās popkultūra, MTV attīstījās, veidojās šis lielais burbulis jau, kur hipotekārie kredīti pieauga un bija lielāki iespējams pat nekā ieņēmumu uz ģimeni. Un tāda notikuma kā Berlīnas mūra krišana. Un šīs mācības priekš viņiem bija, ja boomeri no A līdz Z bija gatavi savu karjeru realizēt vienā darba vietā, tad šeit šī paudze saprata, ka mainīt darbu tas ir ok, ja tu gribi augt un attīstīties. Un viena vecāka ģimene bija šīs paudzes rakstura lielums. Līdz ar to viņi iemācījās to, ka ģimene patiesībā ir ļoti svarīga. Priekš viņiem tā kļuva par lielu vērtību, jo tas bija deficīts viņu dzīvēs. Un draugi ir šīs paudzes ģimene principā. Ja ofisā baby boomer un tradicionālisti izdarīs visu, lai kāptu pa karjeras kāpnēm, tad paudze X iespējams tajā brīdī, ka pienāk pulkstens 5 vai 6, pateiks, paldies, es šodien savu darbu esmu beidzis, man ir svarīgāks darīšanas un dosies, lai tiktos ar saviem draugiem, kas patiesībā ir nevis tusiņš, bet viņu izpratnē ģimene. Un skepticisms un parodija ir stāsts par iepriekšējām paudzēm, par to, kā viņi skatās uz politiku, kā viņi skatās uz notiekošo, uz lēmumiem un savu iespēju to visu ietekmēt. Paudze Y, tie ir tie, kas varētu būt mana vecuma cilvēki, dzimuši 81. līdz 98. gads.
nāk pēc paaudzes X, kura bija tātad šī iespējams zudusī paudze, un viņi nāk atkal ar tādu filosofisku pieeju, ar skatījumu un ticību vērtībām, un viņi saka, vai mēs to varam salabot? Jā, mēs to varam salabot. Un tie notikumi, kas ietekmējuši viņus, jūs redzat, ir uzbrukums ASV Dviņu torņiem, ir geju laulību legalizācija, lielā recesija un Baraks Obama kā pirmais melnādainais prezidents. Līdz ar to šī paudze ir mācījusies pieņemt cilvēkus, pieņemt dažādību, ir arī mācījusies to, kā izdzīvot sarežģītos dzīves apstākļos, kā ir lielā recesija bijusi. Un šī paudze raksturojās ar ļoti milzīgu vecāku iesaistu viņu dzīvēs. Jo šī paudze X, kur es minēju, ka ir pārsvarā dzīvojusi vienu vecāku ģimenēs, un līdz ar to viņu vērtība ir ģimene, ļoti daudz laika velta un veltīja šai paudzei Y, lai palīdzētu viņus apčubināt, pasargāt no ārpasaules, no negatīvās ietekmes, un ir iemācījuši viņiem arī to pašu pārliecību, ka tu esi īpašs, es esmu īpašs, ka tev ir jātic sev un tad tev viss izdosies. Un te ir šis patērētāja mentalitāte, ir kā viens no spilgtākajiem raksturojumiem, ko es minēju. Ja tradicionālisti dzīvoja ar to, kas ir un pieņēma to, kas ir un gaidīja savu kārtu, kad viņiem pienāksies kaut kas no iepriekšējām paudzēm, tad paudze Y vairs nav, ja mileniāļi vairs nav tik pacietīgi, viņiem jau ir patērētāja mentalitāte. Plus šī ir tā paudze, kur jau mēs ļoti komfortabli jūtamies ar tehnoloģijām, un tehnoloģijas padara mūs tā sajūtu ziņā pārākus. Tikai tāpēc, ka iepriekšējās paudzes ar tehnoloģijām nesadzīvo tik labi, it sevišķi sākotnējā tehnoloģija attīstības stadijā, kas deva tādu iespēju paudzei Y izpausties un izcelties uz iepriekšējo paudžu fona. Un tad nāk paudze Z, darba tirgu šobrīd iespējams pēdējā paudze, pirms paudze Alfa ir iegājusi dzimuši 99. līdz 2019. gads pēc grāmatas autora pieejas. Un tie galvenie notikumi, kas viņu dzīvēs, ir principā digitalizācija. Viņi ir dzimuši jau ar viedtālruni rokās. Ja mēs viņu ieguvām un mēs viņu apguvām, tad viņi jau principā ir piedzimuši. Un tad ir tie stāsti, ka bērni pieiet pie liela televizora un ar pirkstu mēģina kaut kā bildīt, mainīt un ir sašutuši, ka televizorā nekas nemainās. Bet tāpat lielie notikumi ir terorisms, lielā recesija, kas tika piedzīvota arī 8. 9. gads. Un tāpat līdztiesības stiprināšana un šī krīze, Covid krīze, tas ir tas, kam iet cauri šī paudze. Un tas viss arī ir veidojis to, ka šī paudze atkal ir piesardzīgāka nekā iespējams ir mileniāļu paudze. Viņi ir mācījušies to, ka var būt krīzes, var būt recesijas, var būt Covid, un viņu vecāki ir mācījuši viņiem to, ka izglītība ir ļoti svarīga, ka nepietiek ar to, iespējams, ka tev ir viena izglītība, iespējams, tev vajadzīgs ir 2 vai pat 3 izglītības, lai tu būtu drošībā, lai tu būtu konkurētspējīgs jaunajos apstākļos, jaunajā tirgū. Viņiem ļoti svarīgi ir šī dažādība un iekļaušana, runājot gan par minoritātēm, gan par dažādiem cilvēkiem. Un tāpat laikā viņi ir ļoti pieņemoši un ļoti atklāti. Gan atklāti par to, kā viņi jūtas, gan atklāti par savām mentālajām kaitēm un tam līdzīgi. Nu, lūk, šis pirmais skrējiens ir par šīm 5 paudzēm, kuras ir šodienas tirgu. Un ir svarīgi apzināties, ka mēs esam ļoti dažādi un iespējams mēs uz saviem vecākiem, vecvecākiem, bērniem vai kolēģiem jau varam paskatīties ar nedaudz citām acīm, saprotot, ka tā dzīves pieredze mums katram ir pavisam savādāka. Un lūk, šajā grāmatā plaisas ir daudz metodas, bet viena no viņām, kā sadarboties ar šīm 5 paudzēm, ir 4 pieejas. Pirmā ir ignorēt, kas ir savā ziņā infantīla pieeja, bet darba tirgu novērojam, ja ienāk jauna paudze darba tirgu, viņi ir tik maz, ka mēs varam atļauties viņus ignorēt, jo mums nav īsti saprotam viņu paradumu vai viņu viedokļu, viņu rīcības, un tāpēc mēs mēdzam viņus ignorēt. Tad, kad viņu jau kļūst vairāk, gadiem ejot uz priekšu, mūsu mērķis kļūst jau viņus salabot. Mēs saprotam, ka viņu arī vairāk ir, ka mēs nespējam vairs viņus ignorēt. Vienīgais ceļš, ko mēs varam darīt, ir salabot. Tieši tāpat droši vien arī ģimenēs. Arī es savos pirmos laulības gados ļoti naivi ticēju, ka tā nevajadzētu būt, es to savu sievu salabošu, un tad jau viss būs kārtībā. Kaut gan beigās, es domāju, salabojos es pats, bet jebkurā gadījumā otrā fāze ir salabošanas fāze.
Trešā ir noslēgt vienošanos. Tas ir brīdis, kad šo te pārstāvju jau uzņēmumā, pieņemsim, ir tik daudz, ka viņi jau gan kafejnīcā tiekās, runājās koridoros, runājās, veido savas idejas, savus viedokļus un sāk dominēt. Un tad iepriekšējām paudzēm nekas cits neatliek, kā tikai meklēt dialogu, lai vienotos. Bet arī šī ir īstermiņa pieeja, un kā galveno no pieejām grāmata uzsver, ka ir vadīt, jeb izpaust līderību kā pieeja, ar kuru var sadzīvot visas paaudzes. Jo tu nespēji vienoties ar visām paudzēm vienlaicīgi, tāpēc ka katrai paudzei ir svarīgs kaut kas cits, tāpēc šī līderība ir ļoti svarīga. Un kas ir līderība? Man patīk šis piemērs no Colina Powella. Tas ir bijušais ASV valsts sekretārs, kurš ir vadījis karaspēku. Un viņš runā par to, kā mīlēt savus kareivjus un likt viņiem justies svarīgiem, un ka par viņiem tiek domāts un ka par viņiem rūpējās. Un paši šie Persijas līča kareivji atzina, ka Powella vadībā bija gatavi darīt jebko dienām un naktīm. Un tas bija stāsts par līderību. Un līdz ar to līderi ir tie, kas mīl savus cilvēkus. Un ja mēs gribam mīlēt savus cilvēkus, mēs viņus nemēģinam mainīt. Tāpēc, ka ja mēs viņus mēģinātu mainīt, mēs to nespētu izdarīt, kamēr mēs viņus nesaprotam. Un mēs viņus nevaram saprast, kamēr mēs viņus nenovērtējam. Savukārt mēs viņus nevaram novērtēt, kamēr mēs neesam iedziļinājušies būtībā. Līdz ar to līderība sākās ar izpratni. Un Colins Powells bija cilvēks, kurš izprata, kas ir viņa cilvēki, kas ir šie kareivi, kas viņiem ir svarīgs un kā viņus vadīt. Tāpēc pirmais padoms, ko sniedz grāmata, ir, lai sadzīvot visas paaudzes, izproti viņas. Esi līderis, uzņemies līderību. Un tīri specifiski boomeri bija pēdējā paudze, kas reaģēja uz stingru vadību. Visām pārējām paaudzēm ir svarīga līderība. Tu vairs nestrādā hierarhijā, tev ir savs viedoklis, un līdz ar to līderība ir vienīgais ceļš, kā strādāt ar šo paudzi. Management mess, 3 padomi no 30, ko es padalīšos ar jums, ko sniedz šī grāmata. Kā jums, kā ne tikai vadītājiem, grāmata ir par vadītāju, bet principā par mums kā par cilvēkiem, jo kā jau mēs sākumā runājām, mēs attiecības veidojam jebkurā vidē, un šie pamatprincipi ir fundamentāli. Padalīšos ar 3 principiem, kuri mani uzrunā visvairāk šobrīd. Pirmais no tiem ir klausies vispirms. Lai gan šis rīts man ir daudz runāt un es jūs nedzirdu, tomēr patiesi man vairāk patīk klausīties. Un tāpēc arī jautājums, uz ko jūs varat atbildēt, mēģināt atbildēt, ir, kad bija pēdējā reize, kad klausījies, lai saprastu, nevis lai atbildētu. Es zinu, ka manā dzīvē tāda situācija ir ļoti daudz, kad es jau formulēju galvā atbildi, kad es formulēju sapulcēju, ko es pateikšu, lai es būtu gudrs, lai es nešķistu nezinošs vai vēl kā tam līdzīgi. Bet, ja mēs runājam par attiecībām, kas ir starp cilvēkiem, kuri viens otram rūp, ļoti svarīgi ir mācīt klausīties. Un ir dažas prakses, un ja jūs pierakstat, jūs varat pierakstīt iespējams, kā jūs varat veicināt šo prasmi klausīties. Pirmais ir, ja tu uzdod jautājumu, cilvēks tev ir atbildējis un iestājās tāda neveikla pauzīte, un tev gribās skriet jau ar nākamo jautājumu, nedaudz iepauzē un galvā aizskait līdz 5. Ja jūt, ka pa īsu, līdz 10 var aizskaitīt. Un iespējams pamanīs, ka notiek brīnumu un cilvēks šajā pauzē ir apdomājies un turpina stāstāmo un iespējams pastāst vēl dziļāk un vairāk kaut ko. Jo bieži vien mēs klusumā apmulstam, skrienam tālāk un iespējams neaizējam attiecībās dziļumā, bet vienkārši virspusē esam apmainījušies ar informāciju. Otrs ir tas, ka iespējams ir jūsu sarunu partneris, kas jūs bieži pārtrauc. Līdz ar to otra metode ir šajās pauzēs mēģināt tās īsināt. Un ja jūs jūtat, ka kāds mēģina spraukties jums pa vidu, iespējams jūs runājat nedaudz ātrāk, lai spētu pateikt savu sakāmo. Otrakārt ir attīstīt empātisko klausīšanos. Tas nozīmē censties saprast vienam otra mērķus, vienam otra sajūtas un vajadzības, nevis vienkārši apmainīties ar informāciju. Empātiskā klausīšanās ir kas vairāk nekā klausīšanās tikai vārdos. Tā ir klausīšanās aiz vārdiem. Emocijās, ķermeņa valodā, iespējams zilbēs, skaņās, bet arī par to ir vesels grāmatas un vesels stāsts.
Un tad, kad tu pieķer sevi pārtraucot kādu, lai dotu viņam padomus, lai aizrādītu, lai iespējams analizētu, tad vienkārši apstājies, piefiksē to un atgriezies pie empātiskās klausīšanās. Savukārt, ja šī saruna partneris tev palūdz, lai tu dod atgrieznisko saiti, tad viennozīmīgi dari to. Un pats būtiskākais droši vien ir tas, ka mums jāiemācās novērtēt laiks un jāiemācās saprast, ka mūsu laiks nepietiks visiem un mēs nebūsim labi visiem. Tāpēc veltiet laiku ļoti apzinīgi un koncentrēt tam cilvēkam, ar ko jūs esat kopā, un nesteidzat atbildēt uz visu vienlaicīgi, uz WhatsAppiem, uz telefoniem, uz e-pastiem, jo tas ir tas, kā stiprināt attiecības, būt fokusētam uz konkrēto cilvēku. Atrast laiku attiecībām. Otrais princips. Vai tu praktizē principu, ka ar cilvēkiem lēni ir ātri un ātri ir lēni? Tas ir patiesi stāsts par to, ka attiecības neveidojas vienā dienā, un mums vajadzīgs laiks, lai mēs veidotu attiecības, lai radītu uzticību vienam uz otru. Un līdz ar to tie principi, ko tu vari jautāt pats sev šeit, ir pajautā, vai tavs standarta uzstādījums ir ātri. Ja tas ir ātri, tad padomā, kā tas samazina vai vairo tavu attiecību stiprumu. Un tad, kad tu esi atbildējis uz to, kā tas maina tavu attiecību stiprumu, tad padomā, vai tavs ražīguma prāta stāvoklis, ka izdarīt vairāk īsākā laikā un vairāk sasniegt, netraucē būtiski tavam produktivitātes prāta stāvoklim, ka izdarīt kvalitatīvāk un ilgtermiņā liederīgāk. Un attiecības tās galīgi nav par ražīgumu, nav efektīva veida, kā veidot attiecības. Attiecības tās ir par uzticību, par cieņu, par raportu, un tas viss prasa laiku, un tas viss prasa investīcijas. Laiku, uzmanību, enerģiju veltīt tam cilvēkam. Trešais ir apzināti samazini ātrumu un veidot attiecības ar citiem cilvēkiem abiem jums pieņemamā veidā. Nevis tā, kā tev šķiet viņam gribētos, nevis tā, kā tev gribētos, bet veidot dialogu, lai saprastu, kas ir jums abiem pieņemamais veids. Un kā testu, ko tu vari pamēģināt ar kādu labu kolēģi vai ar otro pusīti, pajautā vienkārši, kā tu jūties. Un tad, kad tu to jautājumu esi uzdevis, nesamierinies ar atbildi vienkārši labi, ok, viss kārtībā, bet tiešām pajautā, kā tu jūties. Man tiešām ļoti rūp un es gribu zināt, un ieklausies, un pamēģini izjust aiz vārdiem, kas ir šīs sajūtas, kas ir šī enerģija. Un tā tu attīstīsi sevī šo spēju veidot attiecības. Un atbildēs sev uz jautājumu, vai šīs attiecības ir balstītas uz informācijas apmaiņu, vai tomēr tās ir par attiecību stiprināšanu. Un trešais princips, kas man ļoti uzrunā šobrīd, ir radīt drošu vidi patiesībai. Un jautājums, ko tu vari sev uzdot, ir, vai tavi cilvēki ir tikpat atklāti par sliktām ziņām un negatīvu atgrieznisko saiti, kā par labām ziņām un pozitīvu atgrieznisko saiti. Jo darba vidē sevišķi, ģimenē es ticu, ka mazāk, bet arī iespējams mēs esam bieži vien radījuši vidi, sevišķi, ja mēs esam vadītāji, kurā cilvēki baidās pateikt, kā tad patiesībā ir. Jo baidās vai nu tikt nosodīti, vai nu tikt nesaprasti, vai nu radīt negatīvas emocijas, vai kādas negatīvas sekas. Cilvēks baidās vienkārši no nezināmā. Līdz ar to man liekas, šis princips radīt drošu vidi patiesībai ir ļoti, ļoti būtisks. Jo patiesība vienalga tā ir laba vai tā ir slikta, bet patiesība ļauj rīkoties, ļauj tev apzināties, kāda ir reālā situācija, ļauj to novērtēt un doties tālāk. Un tie praktiskie rīki, ko varētu darīt, ir apdomā, ko tu dari, lai iedrošinātu vai tieši otrādi neiedrošinātu savus tuvākos, savus kolēģus dalīties patiesībā par tevi. Ja tu gribi uzzināt patiesību par sevi, padomā, kāda tava rīcība ietekmē vai nu to, ka viņi dalās, vai nu to, ka viņi nedalās ar tevi. Izvērtē arī savu pašreizējo komandu, vai arī organizāciju vai ģimeni, un padomā, vai melošana tiek apbalvota, vai tomēr nosodīta, un vai patiesības pateikšana ir droša vai nav droša. Tā tu sāksi analizēt šo patiesības veicināšanas vidi. Trešais ir lietas visiem saprast un zināt, to ļoti skaidri pasakot, jo cilvēki nespēja uzminēt par to, ka patiesības teikšana un godīga atgriezniskā saite ir liela vērtība. Un tad, kad tu to esi saņēmis, tad novērtē to, pasaki paldies un nereaģē
ne ar dusmām, ne ar noraidījumu, ne ar attaisnošanos, ne ar, apgalvojumiem, ka tā taču nevar būt, jo mēs atraidīsim cilvēkos vēlmi veidot šo te godīgo dialogu. Tā vietā uzklausi, vienkārši pieņem, pasaka paldies par informāciju, kas tev ir dota, un tad pāanalizē, vai tā varētu būt patiesa vai nē, un vai ar to ir vērts rīkoties vai nē. Ja tu jūti, ka nav vērts rīkoties un ka tā nav patiesa, pieņem vienkārši zināšanai, ka tāda ir cilvēka paradigma un tev ir iespēja pēc tam turpināt dialogu. Ja ir jārīkojas, tad rīkojies. Jo ar godīgu atgriezenisko saiti ir svarīgas divas lietas. Viena lieta cilvēkam pateikt paldies, ka tu novērtē, ka cilvēks ar tevi ir dalījies, un otra lieta, ja tu redzi, ka tā ir bijusi patiesība, tad rīkojies ar šo informāciju un parādi, ka savā darbībā tu realizē to, ko cilvēks tev ir palīdzējis saskatīt. Un noslēgumā Stevena Koveja recepte. Kā jūs zināt, Stevens Kovejs ir Franklina Koveja pamatlicējs. Viņš ir izstrādājis ļoti daudz un dažādus principus, 7 pamata principus, no kuriem es gribu padalīties ar 3, kas, manuprāt, ļoti labi raksturo attiecību jautājumu. Pirmais, ko aicinu jūs darīt visu 2021. gadu, ir domā iegūt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē attiecību modeli starp mani un tevi, starp tevi un jebkuru citu cilvēku, ka ir iespējas domāt dažādās kategorijās. Es iegūšu, viņš zaudēs, man vienalga. Vai arī es esmu gatavs upurēties un zaudēt, lai tikai tas otrs iegūtu, lai ir miers. Vai arī meklējam kompromisus, iespējams zaudēsim abi, bet vismaz nebūs kašķis. Tad mans aicinājums ir izvēlēties šo 4. modeli, kas ir iegūt, jeb runāt, vienoties un atrast, kas tad ir tie saskares momenti, kas mums abiem ir svarīgi, lai mēs sadarbojoties vai veidojot attiecības, abi būtu ieguvēji. Otrakārt ir vispirms centies saprast un tad tikt saprasts. Tas ir stāsts par 2 ausīm un 1 muti, lai mēs 2 reizes vairāk klausītos un tikai vienreiz runātu. Savukārt, tas sasaucās ar šo empātisko klausīšanos, ka mums ir jāiemācās klausoties, nevis nosodīt un izteikt savus spriedumus un analīzes un vērtējumus un uzdot caur savu paradigmu vai savu emocionālo pasauli jautājumus, bet vienkārši empātiski klausīties, novērot, un tad, kad cilvēks mums palūdz atgrieznisko saiti, tajā brīdī viņam arī iedot. Un 3. pamatprincips, par ko runā Koveja kungs, ir esi sinerģisks. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē būt brīvam un radošam attiecībās ar otru cilvēku. Un, lai tu būtu brīvs un radošs attiecībās ar otru cilvēku un jūs ļautos kaut kam jaunam, vēl nebijušam savā gan attiecību pieredzē, gan tajā, ko jūs radāt, ir svarīgi iziet cauri šiem te posmiem, kur pirmais posms ir cīņa par pozīciju. Mēs cīnāmies, kurš iegūs, kurš zaudēs. Tad, kad jau vairojās šī uzticība, veidojās cieņpilnākas attiecības, tad veidojās jau kompromisi, kas joprojām varētu būt zaudēt. Un tad jau veidojot šo uzticību patiešām cieši ilgstošākā laika periodā, veidojās šīs sinerģiskās attiecības, kas nozīmē rast 3. alternatīvu. Iespējams, mana vīzija ir super, iespējams, tava vīzija ir super, bet viņas nesaskan. Un mēs atrodam 3. vīziju, kur ir 2 reizes labāka nekā bija katra mūsu vīzija individuāli. Savukārt pašā noslēgumā, kā novēlējums jums un vienlaicīgi atgādinājums 21. gadam, ir pats svarīgākais. Lai būtu spēcīgas attiecības, un ne tikai attiecības, bet arī vispārējais, par ko mēs runājam gan treniņos, gan ikdienā, ir ļoti svarīgi uzasināt zāģi. Un zāģis tie esam mēs paši. Mums ir svarīgi uzturēt 4 mūsu dimensijas, lai mēs būtu asi, lai mēs būtu produktīvi. Proti, pirmā ir fiziskā dimensija, ko jūs redzat arī šajā te aplī iestrādāt. Kusties, esi aktīvs, ēd veselīgi, guli, iemācies relaksēties un iesaisties, ja veido attiecības, jo mēs esam sociāli dzīvnieki un attiecības mums ir tikpat būtisks kā vispārējais. Un 3 pārējās dimensijas ir sociāla emocionālā dimensija, kas nozīmē attīst empātiju, veido sinerģijas, attīst sevī šo iekšējo drošības sajūtu, pārliecību. 3. dimensija ir garīgā, kur aicinu visus mūsu 21. gadā attīstīt savu vērtību, apzināšanos, mācīties un meditēt. Tas ir tas, kas attīst mūsu garīgo pasauli. Un mentālā, kas attīstās caur lasīšanu, caur vizualizēšanu, caur rakstīšanu, caur plānošanu. Tā kā novēlu, lai 21. gadā mēs spējam pievērst uzmanību visām šīm te dimensijām,
uzesināt savu zāģi tā, lai mēs būtu tik produktīvi kā vēl nekad, bet visvieglāk ir sākt ar fizisko dimensiju. Kā parasti apņemamies janvārī sākt trenēties, ēst veselīgāk un darīt visas pārējās labās lietas. Galvenais pieturamies pie tā. Nu, redz, tā kā es solīju, pāris minūtes es noteikti pārtērēju. Es ticu, ka varētu būt arī kāds jautājums, bet kamēr es vēl nezinu, vai ir jautājums, tikmēr es atgādinu, ka Franklin Covey arī nākamgad radīs jums saturu, būs gatavi tikties, stāstīt, dalīties, dāvināt, jo mēs esam par to, lai sasniegtu izcilību paši un palīdzētu to izdarīt ikvienam jums, cilvēkiem, organizācijām un komandām visā pasaulē. Es esmu Edgars Pokinsks, Franklin Covey treneris, un mēģināšu atbildēt iespējams uz kādu āķīgu jautājumu. Paldies jums!